Īsi par to, kas ir Eiropas padome. Eiropas Savienības padome, bieži vienkārši saukt par padomi, ir viena no Eiropas Savienības galvenajām institūcijām, kas spēlē būtisku lomu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas un koordinēšanas procesā. Padomē tiek pulcēti Eiropas Savienības dalībvalstu valdību ministri. Katras dalībvalsts ministrs sanāk kopā atkarībā no diskutējumā jautājuma. Piemēram, finanšu ministri diskutē par budžeta jautājumiem, bet vides ministri par vides politiku. Padome ir līdzatbildīga par Eiropas Savienības likumdošanas pieņemšanu, kuru izstrādā kopā ar Eiropas parlamentu. Tā pieņem lēmumus, balstoties uz Eiropas komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem. Padomes prezidentūra tiek rotēta starp Eiropas Savienības valstīm katrus 6 mēnešu periodu. Prezidentūras valsts uzņemas atbildību par padomes sanāksmju organizēšanu un vadīšanu, kā arī izvirza prioritātes. Padomes funkcijas ietver likumdošanu, budžeta apstiprināšanu, ārpolitikas koordinēšanu, lēmumu pieņemšanu par paplašināšanos, kā arī daudzas citas svarīgas Eiropas Savienības politikas jomas. Lēmumi padomē parasti tiek pieņemti ar kvalificētu vairākumu, kas nozīmē, ka lēmumi ir jāatbalsta noteiktam procentuālam dalībvalstu skaitam, kas pārstāv arī noteiktu Eiropas Savienības iedzīvotāju procentu. Dažos jautājumos ir nepieciešama vienprātība. Padome ir būtiska Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā, jo tā pārstāv dalībvalstu valdību intereses un nodrošina valstu savstarpējo koordināciju Eiropas Savienības līmenī. Jānorāda, ka Eiropas Savienības padome ir atšķirīga no Eiropadomes, kas ir cits Eiropas Savienības orgāns, kurā sanāk Eiropas Savienības valstu vai valdību vadītāji, lai noteiktu Eiropas Savienības politikas virzienu un prioritātes.